Esat sveicināti manā YouTube kanālā. Mani sauc Veronika, un šodien mums ir radītājas dienas grāmata. Ļoti ceru, ka varbūt tās mums decembrī sanāks 2 vlogi, bet negribu solīt, bet vismaz es pacentos un vienu vlogu nofilmēju, lai jums nedaudz parunāt un pastāstīt, kā man iet. Mēs nedaudz jums papļāpāsim. Es gribu ielikt nelielu video fragmentu no viena pasākuma. Tad decembra sākumā mani Linda Let's Knit NL veikals uzaicināja uz savu atklāšanu. Viņai atvērās veikals Svītriņu noliktava. Beidzot izvācās ārā no mājām. Un viņa mani bija uzaicinājusi, tātad es kopā ar vīru biju aizbraukusi pie viņas uz atklāšanu. Ļoti forši patīkami atpūtos, man ļoti patika, arī vīrs bija starā. Paldies tev vēlreiz par uzaicinājumu, man ir liels prieks, kad visi sanāca un izdevies. Nu, un tad, lūk, neliels ieskats, kā tad pie Lindas izskatās. Tā, nu, esmu pie Lindas. Linda jau, var teikt, visi ciemiņi ir aizgājuši. Es gribu parādīt šo skaisto burvīgo sienu, ko Linda ar viņas māmu ir pašas krāsojušas dzīju, un šeit ir 2 veidu sastāvi. Viens sastāvs ir tas standarta, teiksim, tā zeča dzījas, un viens ir, kur ir merino ar poliamīdu, ja? Un viens no viņiem. Un tieši šī dzīja, viņa kā sponsors dāvinās vienam no dalībniekiem, kuru es izlozēšu, kad beigsies advents maratons adīšanā. Un šeit viņai ir lūk šādi skaisti viss salikts. Protams, ka varbūt pie kaut kā viņa vēl tur piestrādā, bet, teiksim tā, īsā brīdī viņa ļoti daudz ir ko sadarījusi. Šeit ir visas krāsas, visi brušedi, teikšu godīgi, man vienkārši teks iekals. Šeit ir paraudziņi, ko viņas mamma un viņa sādīsi. Šeit ir drops air, pagaidām vēl iepakojumos, nav vēl viss izlikts. Šeit mums ir tvīts un višs, un īstenībā es domāju, kāpēc višam ir tik nabadzīga krāsu palete, ja tā godīgi runājot, jā? Tāpēc, kad višs man ļoti patīk, viņam ir burvīgs sastāvs un no viņa sanāk burvīgi adījumi, bet prasās vairāk krāsas. Un Linda man vēl bija pačukstējusi, ka kaut kādas dažas krāsas, es nezinu tieši kuras konkrēti, bet ir izņemtas ārā no ražošanas, jā? Tā kā īsti pat nevar saprast, višs paliks vispār vai viņš nebūs, bet man ļoti simpatizē šī krāsa. Viņa ir tāda krēmīgi balta, nē, viņa nav krēmīgi balta. Šī ir krēmīgi balta. Es pat nevaru aprakstīt, kas šī ir. Tā kā balta laikam, bet ļoti skaistas. Un šeit ir buklē visas krāsas. Puna. Puna ir diezgan patīkama maiga, bet laikam man tā kā pa plānu. Man prasītos kaut kas vēl vairāk. No buklē man ir idejas, bet vai es viņas realizēšu, es nezinu. Šeit mums ir Rosario. No Rosario, lūk, šīs balladas un Kidsilku pieliekot klāt, mums ir Veste Marsija, jā. Un šeit no šīs krāsas adīja Lindas mamma man testā vesti. Un šeit vēl ir ļoti skaistas dažādas krāsas, un viņa patiešām ir maiga patīkama dzīja. Tad šeit mums ir Kamvul, tātad kamiels ar merino. Arī īstenībā ļoti maiga dzīja, vajadzētu laikam man tādu iegādāties, lai izmēģinātu un saprastu. Un šeit mums ir Nords un Flora un Lima un Daisy un jaunās zeķu dzījas vēl. Un priekš sevī mēs pamanīju 8-kārtīgo dzīju. Tas laikam ir vairāk manējais, jo nevienmēr es varu tām plānējām dzīvām diemžēl adīt, man rokas sāk sāpēt. Ļoti skaisti. Linda pamāja rociņu. Jā. Jā, mums palikuši, teiksim, tā ir tuvāk savējie, un tad mēs tagad pasūtījām, mēs to nedīsim. Un jūs paskatieties, cik īstenībā šīs krāsas ir sulīgas. Ko es pamanīju, kad Kidsilkam krāsas vairāk ir sulīgas, bet brušadam vairāk tādas pasteļtonīgas. Vismaz to es šodien pamanīju. Un, jā, tā kā man ļoti simpatizē. Man simpatizē šis sarkanais. Es gribētu no sarkanā kaut ko uzsadīt, teikšu godīgi. Man ir maigais pieskariens no šī. Tad es sadīju romantiku no šīs krāsas. Un man tagad acīs krīt šis sarkanais. Man krīt acīs šis sarkanais. Un no šīs krāsas man bija Veste Marsija. No šīs krāsas man ir mammai džempers.
No zaļā ir siltums manai draudzenei. Šis ir jaunums, man liekas, pistācija. Visas krāsas ir skaistas. Linda saka, ka mums ir jaunumi no krāsām. Lūk, mēs varam redzēt patiešām, kā kamerā rādā arī viņas izskatās dzīvē. Ļoti skaisti, man šitā patīk. Šī ir skaista. Šis tāds augsts lilā īstenībā baigi foršais. Skaistas krāsas. Un kurēja? Šitie? Šitie divi, ja? Arī man šitas patīk. Man laikam vairāk šis skaists. Šis ir, es pat nezinu, kā lai šito krāsu raksturo. Kvies. Viss kārtībā. Un šis tāds vīns, ne? Bordo. Un tad vēl Linda teica, ka brušedam vēl ir jaunumi. Tas ir jaunums no brušed. Man patīk šī krāsa. Tad ir šis. Šitas šokolādīt. Un arī pīč. Tad ir tāds, es pat nezinu, palēks, tad nepalēks. Man šī krāsa patīk ļoti. Un šitā krāsa. Skaisti. Tātad, jā, ceru, ka jums bija interesanti aplūkot. Linda arī sūta pa visu Eiropu, arī sūta uz Latviju. Iepērkoties virs noteiktas summas piegāda ir pa velti, bet te pašā laikā jūs arī ar draudzenēm varat kopā taisīt kopas sūtījumu un sadalīt piegādes izmaksas pa velti, jeb arī vienmēr var uzrakstīt Lindai un sarunāt, kā saņemt savu paciņu Latvijā. Lindai ir ļoti patīkamas cenas. Un vēl izmantoju manu atlaižu kodu, ko jūs tagad redzat uz ekrāna, jūs varat iepirkties vēl patīk. Jūs droši vien redzat, man mugurā ir jauns adījums, ir jauns džemperis. Jā, es uzadīju sev džemperi. Apraksts drīz jau būs pieejams iegādēji, visticamāk, kad video šīs iznāks ātrāk nekā pats apraksts, bet drīz būs pieejams iegādēji arī apraksts. Un šo džemperi es adīju no Lana Grossa Seta Suri. Iepriekšējā vlogā es par šo dzīvu biju runājusi. Un man izgāja rupji, teiksim tā, man bija 6 kamoli, un man var teikt, viens vesels kamols vēl ir palicis, ja mēs to 5. un 6. saliekam kopā, jo es adīju 2 diegos. Pēc būtības es varētu pādīt nedaudz garāku, varbūt konkrēti rokās, jo, ziniet, šī dzieva pēc mazgāšanas nestiepjās tā kā, piemēram, Dropskid Silk, jo tad, kad tu Dropskid Silk pēc mazgāšanas diezgan pastiepjās. Un arī Drops Brušed Alpakas silkas arī ļoti dzieva man patīk. Arī viņa pēc mazgāšanas diezgan izstiepjās. Konkrēti par šo dzīvu es tā nevaru teikt. Viņa nestiepjās tik ļoti, kā es biju gaidījusi, jo es biju gaidījusi, ka viņa pastiepsies rokās vairāk. Jo pieņemsim, kad es adīju no Dropskid Silk, es adīju gludi labiskajā adījumā piedurknēm bez valnīša 60 rindas. Plus valnīts, izmazgājot, man rokas bija lūk šādi. Ja? Šeit atkal es adīju 70 rindas plus valnītis, un es nedabūju līdz galam to garumu rokai, kādu es gribētu. Tad plus minus, ja es gribētu tādu garumu, man vajadzētu vēl 10 rindiņas apmēram piadīt klāt. Bet tieši garums man apmierina, jo es negribēju garu džemperi, jo man ir pietiekoši daudz gari džemperi, bet man citreiz gribās prasās īsu džemperi. Man ir 2 īsie džemperi, bet tie akali savādākā dizaina. Ja? Viens ir ar V-veidu kaklu izgriezumu, siltums džempers vieglums un biezais džempers arī man ir īsais variants, bet tai pašā laikā maigais pieskāriens, kaut kādu pūku. Citi džemperi man atkal ir garāki. Man konkrēti prasies tādu īsāku, kas ir līdz ar, teiksim, džinsām, kur poga ir apmēram tā. Garums man ļoti patīk, teiksim, ja es būtu pādījusi garāks rokas un vēl pādījusi 10 cm stāvdaļā, man pilnībā pietiktu ar 6 kamoliem. Tātad es izmēram pilnībā pietiek ar 6 kamoliem. Ja jums ir augums apmēram līdz 1,68 m, 1,70 m, ja jūs esat garāka, tad visticamāk jums vajadzēs 1 kamolu ekstrā. Protams, aprakstā tas viss būs aprakstīts. Man ļoti patīk šī dzija. Jā, suns man prasās ļoti rokās. Tā izskaja. Man patīk ļoti šī dzija. Viņa ir superīgi maiga, mīksta, viņa ir viegla. Viņa ir tik viegla, kad... Ja?
Viņa ir tik viegla, es pat nevaru īsti aprakstīt. Viņa apmēram ir tikpat viegla, cik, ja jūs adītu dropski cilku vienā diegā. Es domāju, apmēram tāds vieglums. Iepriekšējā vlogā es biju minējis, ka man ļoti interesēs, kā šī alpaka izskatās gatavā adījumā. Vai viņa atšķirās, jo pieņemsim, ja jūs adat no drops brušet alpaka silk, viņam, kad jūs adat, tas dzīves pavadiens ir tāds, un gala rezultāts tā kā pavalkāts, ja? Savukārt šeit, man liekas, es šeit šādu nesaskatu, varbūt tāpēc, ka šeit ir pietiekoši daudzi, tāpēc, ka te ir vairāk zīts, un varbūt arī tas, kad alpakai savādāki matiņi, bet viņa ir nedaudz savādāk, viņa neizskatās pavalkāta, kā pieņemsim ar brušet. Man ļoti patīk, es plānoju vēl adīt no šīs dzijas, domāju, ka varbūt uzadīt sev jaku, arī 2 diegos, visticamāk ar adatām numur 5, jo tad tas pavadiens tāds, viņam ir tas vieglums, viņš var elpot, viņš var pielāgoties, viņš nav saspiests. Un man ir plānos, nezinu, protams, kādu krāsu un kad, bet es ļoti ceru, ka līdz pavasarim es uzadīšu sev vēl jaku no šīs dzijas, jo man ļoti patīk. Varbūt, ja es saņemšos, es pādīšu nedaudz garāks piedurkums, ja es saņemšos. Bet es zinu sevi, ka man citreiz, ja man apmierina gala rezultāts, bet man ir tā, ka es varētu kaut ko pielabot, man citreiz ir grūti saņemties un pielabot to. Tāpēc skatīsimies, negribu solīt, jo, kad es adīju jaku Odriju no Sandes Garn Koscijas, man tur vajag tā kā nedaudz pielabot apdari, bet es vēl, protams, tā neesmu izdarījusi. Jā, vienīgais, ko es nedaudz tā kā kļūdījos un kas man līdz galam bišķiņi nepatīk, bet tas ir tas, kad es sāku adīt, es nezinu kādēļ, es paņēmu laikam ne to adatu numuru, lai uzadītu sev kaklam apdari. Es paņēmu bišķiņ lielāks adats nekā būs norādīts aprakstā un nekā es adīju pirmo. Nezinu kāpēc, citreiz tādi momenti ir, kad vienkārši nepadomā līdz galam. Un man ļoti izstiepās kakls pēc mazgāšanas. Lūk, es pat atstāju. Jūs redzat, cik viņš ir garš. Viņš, teiksim tā, viens plecs varētu tā kā nākt nost, jā. Un man bija ļoti skumīgi, bet, ziniet, tad, kad es adīju, man likās, kad es tā kā jau biju pusi reglāni uzadījusi, man likās, vai pareizi, vai būs pareizi ar to kaklu. Beigās, jā, viņš izstiepās, un man nācās griezt nost un pieadīt jaunu. Es zinu to, kad adot no augšas kakla apdari uz leju, viņi nedaudz savādāk uzsēžās nekā, kad jūs adat no lejas uz augšu. Vismaz es to tā piefiksēju, nezinu. Bet nācās man viņu pāradīt, diemžēl, tā kā līdz ar to es arī nedaudz dziju pazaudēju tam. Bet gala rezultāts man apmierina. Šodien es pirmo reizi viņu izgāju laukā. Viņš patiešām ir ļoti viegls, patīkams maigs. Man patīk reglāna līnija. Man patīk, kad reglāna līnija nav tik ļoti tuvu, kad viņai ir, kad, teiksim tā, jums padusei ir brīvība, ja? Jo man ir arī adījumi, kuriem padusei tā kā ir tuvāk reglāns, un, ja tā runā starp mums, tad, kad ir tā kā ziema, un te, ne tikai ziema, bet kad ir ūdens, un tev vēl ir pufaika, un tu citreiz, kad staigā un iek kaut kādā siltākā vietā, tev paliek karsts, un tu sāc svīst, ja? Un tad tev tie sviedri tiek, tam adījumam. Un tad, jā, man nācās mazgāt tagad 2 džempers, jo vienkārši viņi sasvīd, jo bija laikam reglāns pārāk tuvu, bet tas nav tik traki. Bet šeit atkal viņš ir tāds brīvs, viņš nav piespiests, un es esmu ļoti apmierināta ar gala rezultātu. Ceru, ka jums arī patīk, un ja jums ir iespēja izmēģināt Lana Grossa seta suri, es iesaku izmēģināt, nevajag obligāti adīt džemperi, var viņu vienkārši piepirkt klāt kā pavadienu kaut kam, ja, pieņemsim, tur adot cepuri vai cimdiņus, var arī, protams, zeķēm, tas, protams, būtu šiki priekš zeķēm, bet var arī zeķēm. Man ir palikts pāri, ja es saņemšos, es pādīšu garākas piedurknes, bet, ja es nesaņemšos, tad es pielikšu klāt pavadienu un uzadīšu cepuri. Tā, tas ir par šo. Un
viens mans tāds process, ko es vakar uzsāku un plānoju tuvākajā laikā pabeigt, ir zeķe. Šī zeķe tā kā ir plānota dāvanā, bet, ziniet, beigās es nezinu, varbūt es šo zeķi atstāšu sev un dāvanai paņemšu citu dzīvu, kuru es jums arī drīz parādīšu. Šī ir Katie Concept dzija, laikam, ka taika. Es tagad neatceros no galvas, bet es jums biju vienā vlogā šo dziju rādījusi. Viņa ir pabiezāka ar numuru 3, 3,5 var adīt, es adīju numuru 3. Un šeit ir, manuprāt, 100 grami uz, 150 grami uz kaut kādiem 350 metriem. Nu, apmēram to. Man pazud šildīt, es viņu meklēju šodien un nevarēju vienkārši atrast, es nezinu, kur viņa palika. Šeit mums ir merino dzija ar poliamīdu. Tā kā viņa tā kā zeķu dzija skaitās, jo tur ir poliamīds, bet no viņas var adīt visu. Ja, teiksim, ja patīk tādas raibas dzijas, var adīt vienā diegā mierīga numuru 3, ja jūs adat ciešāk, jūs varat 3,5 adīt, pat var džemperu uzadīt, jo viņa ir patiešām ļoti maiga dzija, tā kā tas ir merino. Viņa nedaudz, ir maigāka, nevis nedaudz, bet viņa ir maigāka krietni. Tāpēc, jā, viņas var adīt cepures, īstenībā, viņas sanāk ļoti superīgi cepuri, ja jums ir iespēja izmēģināt šādu dziju, Katie, ja, pielikšu bildi, kā izskatās šī dzija, tad es jums iesaku pamēģināt, jā, kamols maksā apmēram, es pirku pa 15 eiro, bet varbūt citreiz var dabūt uz atlaidi, bet šeit jums sanāk normāls zeķu pāris, un jums pat paliks vēl pāri. Vismaz es uzadīju vienu zeķi, un man šeit tik daudzi palic. Un es zinu, ka es uzadīšu otro zeķi, šis ir 38, 39 izmērs, un man paliks vēl pāri. Es varētu mierīgi, man liekas, uzadīt vēl savai meitai, tā kā bez mazvai mātes un meitas komplekts, un ja sadalu uz 2 personām, kā nesāsies, nezinu, bet viņa ir ļoti maiga mīksta. No sākuma es uzmetu 48 valdziņas, bet tad, kad es sāku adīt, viņa tāda baigi staipīgā bija. Vai no es tajā dienā ļoti staipīgi adīju vai kas, un tā kā tas ir merino, es zinu, ka merino vēl patīk pēc mazgāšanas stiepties, un es sāku uztraukties, vai tā zeķe neizstiepsies tā, kad viņa kritīs nost. Un es izārdīju ārā, jo man bija minimā, man bija kaut ko šī tik daudz uzadīts. Un paņēmu 44 valdziņas. Ziniet, citreiz tas ir dīvaini. It kā tikai 4 valdziņas starpība, bet viņa sēž ļoti labi, konkrēti uz manas kājas. Bet tam cilvēkam, kuram es gribu dāvināt, viņai kājiņi bišķiņ apaļīgāk. Tagad man atkal jāsāk domāt, vai šis ir labi, ja? Nezinu, gribu uzadīt vēl otru, gribu izmazgāt, uzlikt uz blokatoriem zeķu, ja, jo man ir tieši 38, 39, un paskatīties, kā izskatīsies. Man ir vēl dzija, no kuras es plānoju uzadīt, tā kā es jums viņu tūlīt parādīšu. Tā kā abas divas uzadīšu, tad skatīšos, kā izskatās. Man ļoti patīk, šis ir viens vakars. Reiķinot to, ka mēs vienmēr kaut ko vēl pa ceļam daram, tad konkrēti apmēram 2 stundu darbs ir, tāpēc, kad adatas numur 3, diezgan ātri adās, ļoti patīkama dzija, un man patīk krāsa, viņa tā smuki sajiet kopā. Tad, kad es šo dziju skatījos, viņai bija 2 veidi, viņai bija 2 nosaukumi, taika, man liekas, ka taika, un otra bija uz L-burtiņa, Lumi vai Luma, kaut kas, negribu melot, ja. Un atšķīrās viņas ar to, kad viena, kad tu ād zeķi, ir raiba vienkārši, a otra ar otro nosaukumu, kad tu ādi viņam taisa svītras, ja, tad sekcijas. Es īsti sekcijas negribēju tajā momentā, tāpēc es nopirku šādu raibu. Bet tad, kad es uzadīšu, izmazgāšu un pastīšu, cik man palika pāri un ko es vēl varu uzadīt no viņas, es domāju, ka es pasūtīšu vēl, jo man vienkārši simpatizē. Jā, tas ir viens. Numur 2 no gataviem darbiņiem. Tagad es konkrēti tieši stāstu, ko es pa decembru uzadīju, jo baigi daudz nesādījās, bet kaut kas uzadījās. Es biju minējusi iepriekšējā vlogā par kaķa cepuri, ka tagad ir ļoti liels bums uz kaķu cepurēm, un man arī ļoti gribējās uzadīt un iepatikās, bet kamēr es adīju citas lietas, man nedaudz, tā kā apstājās tā doma, bet tad vienu dienu es šausmīgi gribēju kaut ko sākt adīt un nezināju īsti, ko sākt adīt, un tad man bija tāds, jāpamēģina kaķa cepuri. Sanāks man tā ideja vai nesanāks man tā ideja. Aplūkot, apskatot YouTube, Pinterestā idejas, kā varētu uztaisīt savādākā, lai kaut kas būtu interesantāk, un tad sāku adīt un adīju.
Un tad es uzadīju uz pieaugušo izmēru. Uz pieaugušo izmēru savu izmēru, lūk, šādu kaķu cepurīti. Man ļoti patīk gala rezultāts. Lūk, šādi viņa izskatās. No sākuma bija doma tā kā ar atloku, bet viņai ir dubultais atloks, jā. Man gribējās no sākuma tā kā vienkārši atloku, bet man gribējās kaut ko, nu nezinu, gribējās, un vienkārši, ziniet, citreiz es gāju pašplūsmā un adīju, kaut kas galvā bija, un tas skatījos, nu kā būs, tā būs. Un gala rezultāts man ļoti iepatikās. Adīju es no dzijas Soft Gratte Katija. Par šo dziju runāju iepriekšējā vlogā. Viņai, protams, nekā dabīga nav. Šeit mums ir 80% akrils, 20% poliemīts, 50 gramus 150 metriem. Bet es viņu nopirku. Un man uz šo cepurīti izgāja rupji viens kamoliņš. Man pat palika apmēram kaut kādi 10 grami no šīs dzijas. Ļoti labs patēriņš. Adīju 3,5 adatām. Un tad es sāku adīt otro cepuri, tā kā gribēju adīt meitai. Nogāja greizi un sanāca, jā, manai meitai der, bet vislabāk derēs manai krustmeitiņai. Uzadīju bērnu versiju cepurīti. Lūk. Un dzija tā ir Katija. Katija Basic Merino. 50 gramus 120 metriem apmēram. Šeit mums ir pus uz pus, tad puse merino, puse akrils. Un, jā, tad, kad es adīju, es tā kā mērīju, es tā kā redzēju, ka meitai nelīdz galam sēž tik brīvi, kā man gribētos. Es kaut kā domāju, ka pēc mazgāšanas viņš tā kā izstiepsies, bet tā kā tas ir akrils, viņš tā kā laikam to formu tomēr tur. Un es viņai uzvilku, viņai tā kā der, bet ziniet, nu, apmēram tā kā pamaz būt, jā. Tā kā iepriekšējā gada cepuru viņa apmēram uzvilkt. Un es īsti to negribu, es gribu, lai brīvi. Un šo cepurīti dāvināšu savai krustmeitiņai. Domāju, ka kaut kad tuvākajās dienās aizsūtīšu viņai paciņu, tāpēc, kad mums nav īsti tāda ziema un viņi mierīgi var staigāt ar šo cepurīti mums tagad šitādā laikā. Tā kā vēl ir dubultā maliņa, līdz ar to austiņām būs silts un jā, ceru, ka būs labi. Un tad es adīšu meitai, tā kā izmēru lielāku adīšu, jo man tik un tā ir jāda vēl viens modelīs priekš video veidošanas. Apraksts iznāks, es domāju, nākošu nedēļu, ja jūs skatāties. Šodien mums ir 15. decembris. Es domāju, šodien vai rīt jau ielikšu vlogu, līdz ar to apraksts cepurītei iznāks nākošo nedēļu. Un adīšu meitai cepuri. Un tā kā man šodien bija jābrauc uz pilsētu, uz vienu citu pilsētu, kur es biju iepriekšo reizi un iegādājos dziju, ja, šo, es iegāju tajā veikalā un nopirku vēl vienu kamolu, lūk, šo pašu Soft Gratte, tikai baltā krāsā, jo neteikšu, ka tā krāsu izvēle, es īstenībā godīgi sakot nezinu, kāda viņam ir krāsa palete, es gribētu internetā paskatīties, bet konkrēti tajā veikalā nebija tik liela izvēle, tur bija šis rozā, tad tieši šāda krāsa vēl bija, ko es negribēju pirkt, tāpēc, ka mums jau ir lilā, bet viņa bija augsti lilā diezgan, oranžs un divi tādi zaļi, kas, zaļas es negribēju, tumši zils vēl bija. Teikšu, bišķiņ tāda napacīga krāsa izvēle bija konkrēti tajā momentā, kad man vajag. Paņēmu vienkārši baltu, man liekas, ka balts arī ļoti labi izskatīsies, un uzadīšu cepuru meitai, tā kā abas mēs staigāsim ar pūkainajām. Ja jums ir iespēja pamēģināt un jūs neesat pret nedabīgām dzijām, droši izmēģināt, ziniet, džemperi no viņiem arī forši sanāk. Ševišķi, pieņemsim, ja jums bērns, pieņemsim, ir tāds, kam visu tur kož, visu tur tā, tad var nopirkt un uzadīt šādu džemperīti. Varbūt tās es uzadīšu savām meitām džemperi vai jaku no šīs dzīs. Bet arī šo dziju iepriekšējo reizi es laikam trāpīju kaut kādā atlaidē vai ko, viņi maksāja 2 eiro. Ziniet, par 2 eiro es biju ļoti priecīgi. Šodien es samaksāju 4 eiro pa kamoli. Es it kā teicu, ka iepriekšējo reizi bija 2 eiro, protams, viņi neko nezina pārdevēja, jā. Neko viņi nezina. Labi, nezinu, tad nezinu. Tad es paņēmu tikai vienu kamoli, jo es uz sākumu biju vairāk paņēmus, bet, ja 4 eiro kamols, tad es beigās paņēmu tikai vienu kamoli. Tā kā paskatīšos, cik viņš maksāja internetā, jo es vēl tā neesmu pētījis, un tad paskatīšos, varbūt pasūtīšu, lai man stāv, jo, viņas, jā, es neesmu pret
netepīgajām dzīvēm. Neesmu pret, jā. Ja no viņas ir patīkam adīt, kāpēc ne? Jo, protams, ir akrils, no kur nav patīkam adīt, tas man nepatīk. Bet, ja no viņas ir patīkam adīt, kāpēc ne? Tā kā plānos ir uzadīt meitai cepuri, kā alternatīvu šīm divām dzijām jūs varat izmantot Drops Air šai cepurītei. Ja man būs laiks un iespēja, es uzadīšu vēl vienu cepuri, jo dzīvi vajag izadīt tik un tā. Un Drops Daisy. Un tā kā man ir viens kamols no šīs palicis, es plānoju uzadīt arī vēl vienu cepurīti, mazāka izmēra. Droši vien uz kaut kādu 6-12 mēneši man pilnībā pietiks ar šo kamolu. Un, jā, jo uz šo izmēru, kas ir apmēram 50-51, jā, teiksim tā, jo man meitai 52 un 49-51, teiksim tā, pilnībā pietiek ar vienu kamolu, kas ir 50 gramu uz 120 metriem, jā, teiksim, nu, ja jūs gribētu uz pieaugušo, tad jums nāktos laikam pusotru kamolu. Nu, apmēram sanāk kaut kādi 130-140 metri ir nepieciešams pieaugušo galvu. Jā, ja šeit ir 150 metri, man bišķiņ palika pāri. Un tāpēc es domāju, ka man ar šo kamolu pilnībā pietiks mazam izmēram. Pēreiz gribu izmēģināt Drops Daisy cepurē. Un tad var vēl Air un, protams, var arī citas līdzīgas zijas, ja jūs trāpīsiet manā blīvumā. Būs tikai interesanti paskatīties jūsu darbiņus, kā jūs pielāgojat un uzadījāt. Svarīgi, protams, ir trāpīt blīvumā, kas ir dots aprakstā. Tas ir vienmēr dots, cik 10x10 kvadrātiņā, ja, centimetros ir valdziņa un cik ir rindiņas ar noteiktām adatām. Un noteiktā rakstā, kādā ir jāda, un tad jums ir jāskatās, jāpielāgojās. Būdam pie Lindas, es vēl iegādājuši dažas dzijas, kuras es vēlos parādīt. Un viena dzija, tā ir lūk šī zeķu dzija Regija. Es nedaudz iepriekš minēju, kad es plānoju adīt vēl vienu zeķus, un tad paskatīšos, kura labāk, teiksim, brīvāka nedaudz ir. Tās es arī dāvināšu. Šī ir Regija 8-kārtīgā dzija, tātad šeit mina, kad var adīt numuru 4-5 adatām, un šeit ir 150 grami uz 300 metriem. Jā. Apmēram īstenībā es tagad tā pētu, pēc plus mīnus viņas tā kā vajadzētu būt vienādi biezumi, bet tā kā šeit ir merino, viņai ir nedaudz savādāk savērta, viņa ir slidenāka, ja šeit ir bišķi brīvāks savērpums, tāpēc tā izskatās. Es plānoju adīt vai no ar 3, vai no 3,5. Es vēl nezinu, es paskatīšos, bet šī ir ar sekcijām. Ziniet, es nezinu, vai es darīšu ar sekcijām vai nē. Es no sākuma uzadīšu vienu zeķi un tad paskatīšos, kāds būs mans garstāvoklis otrai zeķei. Jo es tikai vienreiz biju tā kā tinusi un darījusi tā, lai man sanāk sekcijas. Man gan drīz sanāca, man bišķiņi atšķīrās beigās, jā, bet, jā, laikam tur tā vajag piešauties, lai saprast, kurš ir tas īstais moments, ar kur tev vajadzētu uzsākt. Jā, tā kā šādu dziju ir iespējams iegādāties pie Lindas, viņai ir veikalā pieejamas diezgan plaša izvēle 6-kārtīgajām un 8-kārtīgajām, un, protams, 4-kārtīgajām. Ko nozīmē 4, 6, 8-kārtīgas? Tas ir dzijas pavadiena biezums, ja? 8-kārtīgā dzija, kad jūs varat adīt numuru 3,5, numuru 4, 4,5 adatām, ja? Tātad tā zeķe ies ļoti raiti, un sanāks tāda bišķi biezāka, siltāka zeķe gumijniekos un tādos ziemas normālos apavos, tas ir ideāls variants. Tādās, teiksim, botēs laikam nebūs īsti ērti viņu ievilkt. Pa mājām vispār ideāli. Man ir apraksts zeķiem 3x4, kas arī, var teikt, ir adīta no 8-kārtīgās dzijas, no Sandnes gan perfekt, jā. Viņai, protams, nekur nav minēts, ka viņa ir 8-kārtīgā, bet viņai tā metrāža plus mīnus ir kā 8-kārtīgā, jo viņai ir 50 grami uz 110 vai 105 metriem, jā. Tā kā es viņu adiet 3,5 adatām, viņa arī ir kā 8-kārtīgā. Un tad ir 6-kārtīgā. Nu, ņemsim piemērā šo 6-kārtīgo, kuru mums iesaka ar adatām 2,5, 3, var arī 3,5 mēģināt, jā, varbūt jūs redzat to biezumu. Viņa tā kā ir starp biezo un plāno kaut kas pa vidu, jā, ko jūs tā kā jau varētu ievilkt botē. Un
tad iet četrkārtīgā, kas ir standartu zeķu dzija, nu, tā kā saka standartu, bet ja tā padomā, cik es zinu, cik es no visiem citiem, cik mani kādreiz bijuši zeķis un arī tirgū redzēt, parasti cilvēki āda no biezākas, tā kā viņa it kā saka standarta dzijas 100 grāmi uz 420 metriem, bet cik man ir redzēts, ka sāda standarta zeķis pa mājām, ko dragāt, viņi sāda no biezākām dzijām. Tā kā, ja man vajadzētu teikt, tad man liekas, ka standarta dzija ir 6kārtīgā. Man tā vismaz liekas. Bet tā ir iegājies, kad saka standarta dzija, lūk, ir 100 grāmi uz 420 metriem, un viņa ir, lūk, šī tik tieva, ko āda ar 2, jeb 2,25 adatā. Man, nu, sākumā kādreiz es biju skeptiska uz tiem adatu izmēriem, bet tad es, kad uzadīju sev 2 pārus, nu, bišķiņ vairāk 3 pārus, 2,5, teiksim, jo viens zeķi nav pabeigta. Man simpatizē, bet ne visi var adīt ar tik plānām adatām un tik plānu pavadienu, jo tomēr beigās tā roka nogurst un sāp, un to es ševišķi tagad ziemas sezonā sajūtu. Kaut kā vasarā man bija vieglāk adīt šīs plānās zeķes nekā tagad ziemā, tāpēc kas arī tā kā gribētu, bet zina, ka rokas līdz galam neļauj adīt no plānas dzijas, tad droši var adīt no 8kārtīgās, jo ātri, raiti un superīgi izskatīsies. Jā, es tagad izvilku ārā dziju. Šo dziju man uzdāvināja, kad es biju pie Lindas, adītāja Olga. Viņa dzīvo Nīderlandē, viņai ir savs veikals Amazing Wool. Lūk šādi. Un viņai arī ir savs YouTube kanāls Kreatīvni klub Vizāņie, krievu valodā, un viņa arī tur bija, un viņa man uzdāvināja lūk šo kamoliņu. Es viņu biju satikusi Breidahenā, tātad dzīvu festivālā, kur nedaudz iepazināmies. Tad viņa mani uzaicināja vēl uz adītāju tikšanos, kas notika Denhāgā, bet es diemžēl nevarēju aizbraukt. Bet nākošais es aizbraukšu. Un tad viņa man uzdāvināja opal dziju, standārta zeķdzija, 100 gramus 425 metri, un šī, man liekas, ir no Van Gogha sērijas. Dzija ļoti patīkama, mīksta, neteikšu, ka tā vilna, ziniet, citreiz to paņem, un tad, piemēram, to pašu regijas paņem, un es jūtu, ka viņa tāda dzīve bišķi kraupjāka nekā šī. Varbūt tas ir dēļ krāsojuma vai kā, es nezinu, bet man bija ļoti patīkami saņemt no viņas dāvanu. Man ir 2 opala dzijas iegādātas, ko es biju iegādājusies vasarā Kamēlija Jāna veiklā, kad man bija mana adītāja tikšanās. Bet es vēl neko neesmu uzadījusi, bet plānoju izzadīt. Un būs vēl viens, ko es laikam pataupīšu tuvāk vasarai, kad es nezinu, bet es esmu dzirdējis, ka citām adītājām tā arī ir, kad nāk tuvojās ziema, tad tā ātrāk nogurst roki, pirksti. Un vasarā atkal ir vieglāk. Tā kā es šo dziju taupīšu šo kamolu līdz vasarai, pasūtīju vēl adatas koka sīnīt. Gribu izmēģināt. Droši vien, ka nākošajā vlogā parādīšu numuru 2,25 un numuru 3. Jā, jo numuru 2 man jau ir, tad paņēmu vēl 2,25, lai ar koku adatām paskatīties, kā būs. Vēl es biju iegādājusies pie Lindas Drops Daisy, 2 lūk šādas kamoliņas. Plānos ir tā kā cepures adīt. Visticamāk pēc jaunā gada tuvāk pavasarim. Tāda tā kā brūns, tāds, nezinu, kakao. Un vēl 2 šādas gaišos. Es paņēmu. Un tad es vēl paņēmu pie Lindas Drops Nord ar Kids Silku, jo es gribēju ļoti izteikt sarkanu krāsu, bet lai abi sakrīt kopā, un Kids Silk tā izteiktā sarkanā krāsa sakrīt tikai ar Nordu vai ar Floru, un Flora bija pa plānu, es negribēju, paņēmu Nordu. Nords un 2 diegos un 1 Kids Silks, adatas numur 4,5, bet šo projektu, kuru es iesāku adīt, es ārdīšu ārā, jo viņš nav sanācis līdz galam tādu, kā es gribu, un man nepietiks tam projektam dzija, tāpēc man plānos laikam ir izzadīt zeķēs, arī vienkārši tādu parastu biezu zeķi, ko pa mājām teskāt, jo jā, šitas Kids Silks arī kož. Jo es adīju tā kā balaklāvu, es jums parādīšu. Lūk, balaklāvu, jā, bet man beigās prasās garāks, un man gribēs viņu bišķiņ brīvāku. Nu, nav tas gala rezultāts, ko es gribu. Tā kā, ja es piepērku dziju, es to varu droši darīt, bet, ziniet,
šis skits silks ir kodīgs. Un es viņu negribu pie savas sejas, tāpēc viņu vajag likt zeķēs. Vismaz es tā plānoju izvadīt šito, jo man tas sanāks. Jā, tā kā. Man Linda uzdāvināja marķierīšus, sirsniņas. Paldies! Un tagad parunāsim par advents maratona adīšanā. Iepriekšējā vlogā, tā kā man tur bija beigusies atmiņa, man sanāca, ka es nepiefiksēju to, kad pārfilmēju, kad es neminēju par advents maratona adīšanā neko. Jā, un vēl es gribu atvainoties par iepriekšējā vloga kvalitāti. Patiešām noslikt kvalitāti, es ceru, ka šī kvalitāte ir labāka. Jo mums ir ļoti pelēcīgs, drūmīgs laiks. Mums te bija bišķiņa sniedziņš tā uz 3 dienām, kaut kādi 1 centimetrs, un tagad mums tikai lietus un pelēks visi. Advents maratons adīšanā ir 2. gadu jau. Pagājušo gadu man tā ideja bija tāda spontāna, ka uz katru adventi, tātad 4 svētdienas pēc kārtas, būs kaut kāds uzdevums, ko jums vajadzēs kopā ar maniem pildīt, un tad pašās beigās, līdz noteiktam datumam, uz manu e-pastu iesūtīt bildes ar gataviem darbiņiem un ar kaut kādiem teikumiem. Tur man patīk šis, man patīk tas, un tad starp dalībniekiem izlozētu arī balviņas. Šogad arī bija cilvēkiem interese, sāka jau man kopš septembra jautāt, vai būs šogad. Un šogad es arī uzrīkoju advents maratona adīšanā. Protams, es biju plānojis jau viņu sākt septembrī, lai laicīgi varētu visu sagatavot un nestresot novembrī, bet kā vienmēr aiziet plāni ne tur, kur vajag, un tad beigās man sanāca pusnovembru domāt, stresot, ko darīt, ko adīt, ko filmēt un kā tas viss beigās būs. Bet es ļoti ceru, ka jums patīk un jūs adat un jums ir interesanti. Ja jūs to neizmantosiet, tad jūs vismaz kādam varēsiet uzdāvināt, un ja jūs izmantojat vēl savus dzīves krājumus, tad vispār ir ideāli. Un pirmais uzdevums šajā gadā, pirmajā adventē, mums bija dūraiņi. Dūraiņi mums, vismaz personīgi man dūraiņi tika adīti no dzīves drops Nepal, jo man šī dzīve bija krājumos, un man bija 2 kamos, nezināju, kur viņas likt. Tad, lūk, es uzadīju dūraiņus ar šādu pīni, man ļoti patīk, vienkārši parasti dūrainīši. Man jau kādu laiku atpakaļ prasīja, vai būs kaut kāda pamācība ar pīnēm. Tad, lūk, ir pīnes šeit. Un adatas numur 4, valnītim 3,5. Izgāja 1,5 kamos, man nepilns. Un, jā, parastais īkšķītis, nekādi anatomiskie pieaudzējumi, vienkārši parasts īkšķīts. Tas ir pirmais uzdevums. Un otrais uzdevums mums ir kamīna zeķe. Lūk. Protams, viņi nav obligāti jāliek pie kamīna, viņi var likt jebkur, kur grib kā dekoru rotājumu. Un šī dzīve man arī ir krājumos no pagājušā gada, drops Lima, un izgāja man šeit, es nezinu, man grūti spriest. Bišķi vairāk pa kamolu, man liekas. Un es jau pagājušo gadu gribēju uzadīt šādu zeķi, bet kaut kā, tad, kad es adīju, man nesanāca kaut kas līdz galam, tāpēc es tā arī viņu atmetu domu, bet šogad es pasēdēju, padomāju, 3 reizes nācās ārdīt ārā, lai sanāktu beigās, kā es gribu. Es gribēju, lai tā, man patīk tā kājiņa, ka viņa tāda maziņa, bet te paši lieka tāda arī liela. Un ļoti bija grūti atrast īsto to platumu, kāds patīk. Un man ļoti patīk šī bante. Pagājuši gadu es redzēju vienai adītājai, viņai tāda bante, bet viņa to zeķi arī filcēja. Bet, filcēt es nesafilcēju, varbūt vēlāk kaut kad safilcēšu, bet tad tā zeķi būs krietni mazāk. Un tad es arī tādu bantu gribēju. Tā kā es ļoti ceru, ka jums patīk. Nākošos 2 uzdevumus jūs drīz redzēsiet, tā kā šīs vlogs iznāks ātrāk nekā 3. uzdevums, tad par nākošiem 2 uzdevumiem, jeb kopsavilkumiem mēs parunāsim jau citā video. Tā kā es ļoti ceru, ka jums patīk. Un būs arī balviņas, un kas jums ir jādara? Jums ir jādara visi 4 uzdevumi, kas nāk katru svētdienu tagad advents, vēl tātad 2 jau ir iznākuši un 2 vēl būs. Adīt tā, kā man ir rādīts video. Ja es minu, ka kaut ko var nedaudz pamainīt, tad jūs varat mainīt, bet ja es to neminu, tad to nedaram. Un nav obligāti jāpērk dzīve. Jūs varat izmantot dzīvi, kas ir jums krājumos, tikai svarīgi būtu varbūt trāpīt blīvumā, ja jūs, piemēram, gribētu, lai jums tas 100 derētu, un lai tā zeķīte nav ļoti maziņa. Tā kā nav obligāti jāpērk dzīvi, jūs varat adīt no krājumiem. Un līdz 10. janvārim, ieskaitot arī viņu, 10. jūs
man sūtat savas 4 darbīgas bildes, vienalga vai nu vienā bildē, vai katru bildi atsevišķi, man uz e-pastu, e-pasts stončusknit@gmail.com ar kaut kādu nelielu mazu stāstiņu, un tad pēc 10. janvāra es visus jūsu darbīgus apskatīšu, sarakstīšu visus vārdus, salikšu bļodiņā un izlozēšu dalības pie balviņām. No maniem būs 2 balvas, būs projektu somiņas, viena būs lielā projektu somiņa, viena būs maziņā projektu somiņa, tad vienam dalībniekam tāds, vienam dalībniekam tāds. Tad no Strong Street Knit būs krāsotā zeķu dzija, no Zoom Knits būs 2 dalībniekiem skaisti komplektiņi marķierīši, ja, tad marķierīšu komplektiņi reglānam ļoti skaisti varēsiet, es domāju, sarunāt, izvēlēties kādus. Tad no Wrapin' Wool veikala būs jums vienam dalībniekam būs dāvanā Lamana Merida, tātad zeķu dzija, kur varēs izvadīt zeķiem vai cepurei, kā jūs gribat. Man ir apraksts viens, kur es izmantoju Lamana Meridu cepurei, un viens apraksts, kur es izmantoju Lamana Meridu zeķiem. Un otrs dalībnieks no Wrapin' Wool veikala saņems tādas skaistas apsveikuma kartiņas. Un tad vēl viens sponsors mums ir Linda no Let's Knit veikala. Viņa palika pēdējā, tāpēc, ka man ir viņas dāvaniņas šeit pie maniem, un es jums varu parādīt. Tad viens dalībnieks saņems dāvanā lūk šādu skaistu krāsotu zeķu dziju. Es viņu nosaucu pat cukurvati, jo man ļoti simpatizē, un ar šādu skaistu saldējuma, viņš man pazūd, saldējuma marķierīti. Un šī ļoti mīksta dzija, 70% merino, 30% polienīts, 100 grami uz 370 metriem. Nu, šeit iesaka adatas 2,5 līdz 3,5. Nu, es laikam ņemtu 2,25 vai 2, bet tas ir atšķirīgs no rokas. Un otrs pie balviņas tiks dalībnieks pie, lūk, aukliņām, no kurām var noņemt valdziņas, ja, kas ir ļoti ērti adīšanā, un pie šādiem skaistiem sirsniņu marķierīšiem. Tā kā, ja jums ir interese, vēlēšanās laiks, jūs droši varat adīt uzdevumus, piedalīties advents maratons adīšanā, un jā, es domāju, tas tāds jautrs pasākums ir, un tad jau mums būs arī pēcāk kopsavilkums par šo pasākumu, par šo spēli. Labi, domāju, ka ar šo es arī pabeigšu savu vlogu. Paldies, ka bijāt kopā ar manīm. Ja jūs vēl neesat abonējuši man YouTube kanālu, es būšu bez gala pateicīga, ja jūs abonēsiet. Mēs palēnām jau augam, un es ļoti ceru, ka pa nākošo gadu mēs varēsim sasniegt cipru arī 3000, kas priekš latviešu valodas, vēl pie tam adīšanas, nav tik viegli. Ja? Es teikšu nevis tieši tikai tāpēc, ka latviešu valodā tas ir, bet tāpēc, ka tas ir tāds specifisks moments, kā tieši adīšanā, ja? Un, ja jums patīk šis video, spiežam like, ja patīk, un tā jau līdz nākošai reizei. Atā!